Neformālā izglītība patiesībā ir balstīta uz jauniešu vēlmēm, interesēm un vajadzībām. Ja, piemēram, skolā formālā izglītība, teiksim, klašu programmas un, teiksim, matemātikas priekšmetu un viss pārējais ir akreditēts, tā ir skolas programma, jaunietis attiecīgi tur mācās pēc noteikta plāna un apgūst noteiktu vielu, kas viņam, piemēram, 10., 11. vai 12. klasē ir jāapgūst. Tā neformālajā izglītībā jaunieši var apgūt to, ko viņi paši vēlas. Taču jāņem vērā ir tas, ka neformālās izglītības metodes var izmantot arī formālās izglītības ietvaros, taču nevienmēr visas šīs metodes tiek pielietotas. Piemēram, noteikti skolā tiek izmantotas darba grupas, dažādas prezentācijas. Neformālajā izglītībā viss balstās uz tādiem 4 pamatpostulātiem. Viens no tiem ir mācīties. Jaunietis mācās kontrolēt savu mācīšanās procesu, mācās sevi organizēt pats, nevis, piemēram, skolotājs vai teiksim, programmas ietvaros kaut kas viņam jāizdara mājās, viņam tas ir jāizdara. Viņš pats kontrolē un mācās. Mācīties būt kopā ar citiem. Tas nozīmē to, ka jaunietis attiecīgi mācās būt grupā, mācās būt kopā ar domu biedriem, jo ļoti bieži ir jaunieši, kas pat nemāca komunicēt savā starpā un viņiem ir problēmas tīri saskarsmē, tad, teiksim, neformālās izglītības kontekstā šo var labot. Mācīties darot. Tas nozīmē, ka jaunietis mācās caur praktiskiem piemēriem, caur praktiskiem darbiem, piemēram, lai iemācītos veidot vai, teiksim, apgleznot vāzi. Nepietiek tikai noskatīties video un teikt, ka es to māku, bet, diemžēl, tas ir jādara arī praktiski, un tas ir arī viens no šiem pamatpostulātiem neformālā izglītībā, ka mēs to darām ar rokām, vai, piemēram, ja tas ir teātris, tad attiecīgi spēlējot, ja tā ir dziedāšana, tad dziedot un tā tālāk. Un 4. pamatpostulāts ir mācīties būt. Tas nozīmē, ka es esmu šeit, es esmu daļa no sabiedrības, man ir savas atbildības, man ir savi pienākumi, un līdz ar to tad es esmu aktīvs pilsonis, uzņemos atbildību un savu lomu, un esmu. Jaunas starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas programmas, kas veicina jauniešu mobilitāti, mācīšanos un, protams, arī dažādu iespēju izmantošanu Eiropā. Tās ir dažādas programmas. Viena no tām ir arī programma Jaunatne darbībā, kuras ietvaros jaunieši paši var veidot un izstrādāt projektu pēc savām interesēm. Tad vēl viena programma ir Eirodes, kas ir Eiropas informācijas tīkls. Tajā jaunieši var uzdot jebkādu jautājumu, kas viņu interesē par un ap Eiropu. Piemēram, ceļošana, darbs, mācības, stipendija, praksē, teiksim, arī nodarbinātība un tā tālāk. Tad mums ir Latvijas un Šveices sadarbības programma, kuras ietvaros tika un joprojām tiek renovēti dažādi multifunkcionālie centri. Nevis Latvijas pilsētās, bet tādās vairāk nomaļākās pilsētās. Un, līdz ar to tā ir iespēja jauniešiem konkrētajā reģionā dot iespēju izmantot arī multifunkcionālā centra, dot piedāvātās iespējas. Tad mums ir programma e-twinning, kuras ietvaros ir iespējams šī starp skolu vairāk tāda programma, un tās ietvaros ir iespējams veidot interaktīvu mācību procesu, piemēram, vadīt stundas un tā tālāk caur internetu ar citām valstīm. Un tad vēl mums ir Annas Lindes fonds, kas ir domāts kultūras dialogam ar vidusjūras reģionu valstīm.